sveicināti lapā Veselība un dzīvesveids. Šovakar kopā ar jums kaut kādu laiciņu būšu es Agrita no saulainās zemes Eģiptes. Un es Inga no lietainās Vācijas. Lietainas. Jā. Līs, dzirdu. Nu jā. Un jā, šovakar apzināti esmu iznākusi šajā lapā, lai varbūt tās daudzi, kas seko šai lapai, īsti nesaprot, kas šobrīd notiek, jo informācija lapā tiek likta maz salīdzinoša, viņa ir bišķiņ pamainījusies, viņa ir bišķiņ savādāka. Līdz ar to, ko es gribu teikt, tie, kas jau mani zina, tie zina, ka es jau sen nodarbojos ar tīkla mārketingu, un arī zinu to, ka es arī nodarbojos ar pašizaugsmi. Ja? Šīs te divas tās lietiņas ir tās, kas tīkla mārketings man vienmēr ir devis brīvību, tāpēc es viņu esmu izvēlējusies. Pašizaugsme vienkārši tā ir tā lietiņa, kas, es domāju, ka tās vispār pamata jēga, kāpēc mēs vispār uz šīs zemes esam atnākuši. Bez tam, apgūstot šīs te, tīkla mārketinga kompānijas lielākoties darbojas veselības sfērā. Ja? Līdz ar to, protams, es esmu apguvusi arī padziļinātāk šo lietu. Es esmu beigusi nutricioloģiju, ja? Tā kā arī tas ir tās zināšanas vēl papildus klāt. Jo tāpēc, ka vienmēr gribās dziļāk. Un neskatoties uz to, ka tu roc dziļāk, tu kaut kādā brīdī atduries ar to, bet kāpēc vienam cilvēkam palīdz un vienam cilvēkam nepalīdz? Kur ir tā saknīte? Kāpēc ir tā, ka, kur ir kolosāla lieta, ja, ko mēs cilvēkam piedāvājam, un viņš nekādīgi nedarbojās, viņam viņš nepalīdz. Ja? Esmu meklējis atbildes šiem te jautājumiem. Vienmēr esmu prasījis, kāpēc ir tā, kur ir kolosāls produkts, kāpēc ir tā, ka tur nestrādā, tur nenostrādā. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēka veselība ir atkarīga no super daudziem faktoriem. Un šie visi faktori strādā kompleksi kopā. Viņi nestrādā kā viens. Veselība nav atkarīga tikai no veselības. Tur ir viss kopā. Finanses. No finansēm būs atkarīga veselība. Es domāju, ka būs attiecības. No attiecībām būs atkarīga veselība. Vistiešākajā veidā, ja. Tā kā tu skaties, kā tu gribi no visiem griezumiem, tu tur vēl var likt visu kaut ko klāt, ja. Tas viss ir savstarpēji saistīts, un mēs nevaram viņu skatīties atsevišķi. Nekādā variantā. Varbūt, Inga, tu uzreiz var pievienoties. Pastāstīt par sevi, iepazīstināt ar sevi. Jā, mani sauc Inga. Es nodarbojos ar dziedniecību, nodarbojos ar cilvēku konsultācijām, tieši gan tās ir attiecības ģimenē, tie ir veselības jautājumi. Un tieši tāpat kā Agritai ir bieži vien bijuši tādi diezgan sāpīgi atkritieni, jo tas ir tā kā medicīnā. Ja? Medicīna, ko dara medicīna? Medicīnā ārstē sekas. Ja? Medicīna ārstē sekas. Nevis cēloni, bet tas cēlonis ir mūsos. Ja? Un ja arī es kā konsultants, es kā dziednieks mēģinu palīdzēt cilvēkiem. Ja? Mēs visi pēc savas dabas, mēs esam slinki, neapzinīgi slinki. Tad tieši tāpat, kā Agrita patās teica, mēs meklējām atbildes. Mēģinājām pat iet zumos, likt Facebookā, ja? Cilvēks izglītot tā apzināti, ja? Apzināti cilvēks vedām uz to, kad ir jāstrādā ar sevi, strādājam, darām. Viss atkarīgs no mums pašiem. Jā, bet mums tas iedzimtais cilvēks slinkums. Cilvēkiem ir interesanti. Kādu brīdi viņus tas aizrauga. Bet vieglāk taču ir aiziet uz aptieku, vai ne? Jā, daudz vieglāk ir sameklēt brīnumzālīti, kuru tā viegli paņemt no rīta.
hopts, ja? Un viss ir sakārtots, visas problēmas atrisinātas. Viss notiks pats no sevis. Nu, nav tā, mīļie mani. Tieši tāpēc mēs ar Agritu esam nonākuši šeit, kur mēs esam, ja? Mēs esam kļuvuši par treneriem, ja? Esam kļuvuši par intelektu treneriem, un mēs esam nonākuši pie secinājuma, un mēs redzam, cik strauji mainās cilvēks, kā viņiem palīdz, kāda brīnuma notiek ar viņu. Labāk, bet tu gribēji paturpināt, es pēc tam. Jā, tātad mēs patiešām esam iepazinušās ar unikālu metodiku. Programmu. Rezultāti tiešām mūs pārsteidz, jo vingrinājumi, ar kuriem mēs šeit praktiski nodarbojamies, ir ļoti elementāri. Īstenībā pat psihologus un pat superlielos kaučus pārsteidz šī te metodika, un viņi šobrīd arī ir kļuvuši par šiem te intelektu treneriem, tāpēc, ka psihologi, kuri saprot, ka viņiem ir, ka viņi uzskata, ka cilvēki ir sarežģīti un ka tur viss baigais darbs ir, jā, bet īstenībā viņi skatās tik vienkārši, tik elementāri, viss strādā, vienkārši elementāri. Tā kā šie te metodi ietekmē pilnīgi visas dzīves sfēras, gan veselību, gan finanses, gan attiecības, ja? Apzinātības līmeņa celšana, tās ir līderības attīstība, ja? Piemēram, tīkla marketingā tajā pašā. Par līderiem ir jāizaug, ja? Šeit ir tā attīstība, līdera attīstība, oratorspēja attīstība, Tas viss šeit ir kopā kompleksi. Tas ir tieši tas, kas dod atbildes uz to, par ko mēs ilgi esam meklējumos bijušas un domājuši, kā lai to visu sasaista kopā. Tas šeit ir reāli, tas viss sasaistīts ideālā veidā kopā. Tad metodika tiešām ir dziļi pārdomāta. Šīs metodikas radīšanā ir ieguldīti 5 miljoni, un šī te vingrinājumi ir vākti no visas pasaules, ja te ir braukāts gan pa Tibetu, pa Ķīnu, pa Japānu, savākti vairāk nekā 300 vingrinājumi personības attīstības sfērā, veselības uzlabošanā, jā, arī līderības attīstībā, jā, šie te vingrinājumi 300, un pēc tam šie te vingrinājumi 7 gadus tika testēti uz vairāk nekā 400,000 cilvēku, ja, un rezultātā, protams, no šiem te 300, kuri visefektīvākie, kuri visvairāk rezultātus deva, tika atlasīti 8, viņi ir tiešām visefektīvākie un galvenais arī visvienkāršākie, jo tika noņemti nost automātiski neefektīvi un tika noņemti nost arī sarežģīti, jo, piemēram, ja mēs runājam par jogu, viņi ļoti laba metode, ja, spēcīga metode, bet viņi ir sarežģīti, un nekurš katrs to var īstenot savā dzīvē. Tāpēc šie te visi, kas ir vingrinājumi atstāti, viņi tik elementāri, visi ir pārsteigti par to, cik viņi ir elementāri, ja? Un cik viņi ir efektīvi, un kādu rezultātu viņi dod šeit un tagad momentāli. Ja mums ir apmācības 10 dienas, tad šajā laikā vienkārši cilvēks ir pārsteigts. Kā? Tiešām? Jā, tiešām. Tātad, cilvēks runa kļūst pārliecinošāka. Ja? Viņš sāk no pārkāpt pār savām bailēm. Ja? Tas arī ļoti bieži ir tas, kas mums bremzē. Saprotamāka runa. Viņš vispār sāk savas domas normāli sāk formulēt. Ja? Tā kā, praktiski tas būtībā pēc tam... Es varbūt pārtraukšu sagādināšu. Kad tu sāki stāstīt man, ja, Inga, ejam, daram, mēģinam. Tu zini mani, ja, ka man visu vajag pagaršot, izpētīt, kā tur ir, ja. Es biju diezgan skeptiski noskaņot. Es zinu. Ja. Jo mēs abas divas ar tevi, ja, mēs esam kā, mēs esam kā staigājoši biblioteks, ja. Esam daudz ko mēģinājuši, gan neirolingvistika, daudz kas. Jā. Grāmatas kapus uz galvas. Jā. Es biju diezgan skeptiski noskaņota, bet tad, kad tu man sāki stāstīt, un tad, kad es sāku interesēties, un es nevar būt. Tu zini, varbūt arī tā...
tā lieta, tā, ka tu man pateici, ka tur tie vingrinājumi ir tik, cik viņi ir, es domāju, tu nopietni. Tu nopietni. Man esot, it kā pieredzi, tik daudz lasīts, mācīts, pati rīkojas seminārus, kaučus. Un tad tu man gribi pateikt, ka cilvēks var pārvērsties 10 dienās. 10 dienās, ko tu man te stāsti? Ja? Bet tad, kad es izkodu un sapratu, bet tas strādā. Ja? Un tad, kad es pati jau sāku, daram, mēģinam, daram. Varbūt šis līdzeklis būs tas, tā saucamā burinoļiņa. Un tā kā mēs esam paslinki visi, es pēc sevis, konkrēti pēc sevis, es Inga sev vēroju, un tad es domāju neiet krastā, tā nevar, visu uzdevumu ir jāpild tā godīgi, Pirmām kārtām tas disciplinē, kolosāli disciplinē, Tev katru dienu ir jāpilda uzdevums, savs mājas uzdevums, kurš neaizņem nemaz tik daudz laika. To var izdarīt jebkurš. To var izdarīt mājsaimnieks, to var izdarīt students, to var izdarīt firmas īpašnieks. Es atvainojos, 40-45 minūtes dienā, tu vari atrast, apmācībai. Mācības vakarā ir aizņemt stundu, kad visi iet uz apmācībām, tas viss ir izdarāms, tas viss ir paceļams. Un redzot, kā pirmajā dienā konkrēti, jo mēs jau tajā grupā visi dažādi esam, un tagad tu redzi, kā cilvēks sāk formulēt savu domu. Parasti tā kā mājsaimnieks varbūt tur ar bērniņiem pa māju dzīvojās nervoza, nepārliecināta. Un kad tu redzi jau 3., 4. dienu, tad, kad tu redzi, ka tā māmiņa smaida, vai tā vecā vecmāmiņa, kur ir nogurusi no mazbērniņu vākšanas un dzīvošanos, un kad tu redzi, kad mugurkauls pavecākais sievietei iztaisnojas, kāda kļūst viņas pašapziņa, ir strādā, tas ir dzīves, reāli. Tādi bija mani novērojumi un arī cilvēku atsauksmi, kad iziet tās 10 dienas, kad viņi iziet šīs apmācības, tu redzi, tas ir pavisam cits cilvēks. Tāds ļoti mainījies. Un tad, kad tu dzirdi atsauksmes, kad tur bērni vai mazbērni, tur saka, kas ar tevi? Kad ģimenes locekļi saka, tu esi ļoti mainījusies. Cilvēks noformulē savu domu, konkrēti māk noformulēt. Cilvēks iemācās noformulēt savu domu, un līdz ar to viņš mācoties formulēt, viņš jau noformulē, ko viņš vēlās, viņš noformulē savus mērķus, viņš noformulē savas izvēles. Viņš mācās kādā brīdī kādam pateikt nē, jo viņš saprot, ka viņu nenovērtē. Nē, mans mērķis, manas apmācības, tie citi cilvēki. Te sanāk tā, ka mēs it kā apzināti nevienu neārstējam, bet šeit veselības stāvoklis uzlabojas. Mēs nevienam nemācām pelnīt naudu, finansiālais stāvoklis arī uzlabojas. Mēs nevienam nemācām veidot attiecības arī uzlabojas. Tad praktiski, kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka mainās cilvēku iekšējais stāvoklis, un kad viss iekšējais stāvoklis cilvēkam mainās, tad arī viss pats notiek, viss pats notiek. Tur ir tā lieta, jo mēs trenējam tos muskuļus, tā kā mēs arī apmācībās sakam, par fitnes zāli, Tas viss ir treniņš, mēs trenējam cilvēku, jo viņš jūtās stabilāks, jo viņš jūtās pašpārliecināts, apmierinātāks ar dzīvi, ar apkārtējo pasauli. Viņā parādās prieks, kas notiek apkārt. Mēs kļūstam labāki.
un pasaule mums kļūst labāk. Nu, tieši tā, no tavējā iekšējā stāvokļa ir atkarīgi kā, jā, tieši tā. Un vēl bez tam, kas šeit ir būtiski, tas, ka šie te vingrinājumi kā reiz ir kompleksi darbojās, tieši visi kompleksi. Ja mēs varam to salīdzināt kā, teiksim, velosipēdi, ja mēs velosipēdi pa detaļām tur izliksim, ja tur paņemsim, tur atskrūvēsim, noliksim riteni, stūri, tur lukturīti kaut kur, tur bagažnieku, kaut kur spoguli, tur, ja, un pieņemsim, es tev iedošu rokās, Inga, stūri, velosipēdi, stūri, ko tu viņi darīsi? Es tev pajautāju. Kas ir? Nu, stūri. Es tev pateikšu, kas tu jocīgi, Agrita. Kas tas tāds ir? Jā, nu, tas ir tāds salīdzinājums, lai varētu saprast, ka patiesībā šos te vingrinājumus pat es teikšu. Lielākā daļa no mums zina. Arī tur vēl ir tas, ka mēs lielākā daļa viņus zinām. Bet tagad skatāmies vēl tas kompleksais, tas viss kompleksais un tā sinerģija kopā, kas ir kā viņš ir izveidots, jā? Ja mēs paņemsim tikai to stūri, mēs nesajutīsim to braukšanas, to sajūtu, kā mēs braucam ar šo te velosipēdu. Ja? Mēs stūri turēsim, bet šo te braukšanas sajūtu mēs nesajutīsim. Mēs nesajutīsim, kā šis velosipēds ripo pa kalnu, kā mums vējš tur plīvo, ja? Un kāds mēs foršās sajūtas saņemam. Ja? To mēs varam saņemt tad, kad ir šis te kompleksi, salikts, kur tur ir ritenis, tur ir stūra, tur ir viss, kas ritenim ir, jā, no kā viņš sastāv velosipēds, jā, viss kopā. Tad arī šeit ir identiski tieši tāpat, šie te visi vingrinājumi veido šo te kopējo gan stāvokli, gan sajūtas, un tas viss tā arī strādā. Un vēl otrs vienkāršais likums, kas ir ļoti būtisks, ir zināt un nedarīt ir vienlīdzīgs nezināt. Jo, piemēram, tu jau arī teici, tad, kad cilvēks iet trenēties uz fitnesa klubu, viņš iet trenēt muskuļus droši vien, ja? Droši vien, ja? Mēs šeit, mums arī ir klubs, mums ir intelekta klubs, un mēs savā intelekta klubā ejam trenēt savu emocionālo intelektu. Ja? Kāpēc, piemēram, šeit es tagad to piemēru lieku, un tagad skaties, es tagad, piemēram, uzdošu vingrinājumu. Tu, piemēram, Inga, zini vismaz vienu vingrinājumu, kas ir vēdera presītei domāts? Jā, savā laikā gāju uz fitnes klubu, fitnes zāli, jā, zinu. Jā, un kā domā, ir daudz cilvēku, kuri gribētu uzlabot savu, es nezinu, kā tev, tu gribētu uzlabot savu vēdera muskultūru, un es toču gribētu. Vēdera muskultūru. Manai vēdera muskultūrai nav nevainas, man kaut ko tāpēc tev viņu neuzdevu, jo es zinu tevi. Bet, piemēram, cilvēki noteikti ir daudzi, kuri gribētu uzlabot, vai ne? Jā. Tagad par to pašu presīti. Tu zini tātad šo, tu negribi uzlabot savu vēdera presīti, bet pieņemsim, iedomāsimies, ka tu gribi uzlabot, ka tev vajag uzlabot vēdera presīti. Labi, vingrinājumu. Tu zini, piemēram, vingrinājumu tev ir vajadzīgs, tu gribētu savu foršāku vēdera presīti uztaisīt. Un tagad jautājums, īstenībā visiem, kurš šodien izpilda kaut vai vienu vingrinājumu vēdera muskulatūrai? Kaut vai vienu vingrinājumu? Visi zina, kurš pilda. Jā, tad zināt un nedarīt ir vienlīdzīgs nezināt. Jā. Jā, tieši tāpatās mēs arī vēl viens moments. Mēs visi zinām, ka domas ir materiālas. Mēs taču zinām, ka domas ir materiālas. Mēs visi zinām, ka ir jādomā pozitīvi. Visi zinām. Jā, bet zināšanas par to, ka ir jādomā pozitīvi, mums rezultātu nedod. Zināšanas par to, ka domas ir materiālas, mums rezultātu arī nedod. Kāpēc? Tāpēc, ka nedaram.
Tāpēc, ka nedaram. Šodien ir tik daudz dažādi treniņi, viens par otru labāks, apmācības, vienas par otru labākas. Ja? Tiešām pilna galva ar šo te grāmatu skapi, ja? Cilvēki mācās un atkal mācās, bet dzīve no tā viņam nemainās. Nemainās gan. Tā kā būtiski ir šī te praktiskā daļa, šī te darīšanas daļa. Un ar ko šīs te nodarbības tieši ir ļoti vērtīgs, ar to, ka šeit katrs dalībnieks aktīvi iesaistās, un šeit mums ir praktiskās nodarbības, mums ir prakse. Jā, tad caur šiem te vingrinājumiem, kas mums tiek doti, mēs mācāmies kontrolēt, mēs mācāmies palielināt savu apzinātību. Īstenībā tā arī ir, kad es pati pēc sevīm varu pateikt, ka man, pat cik es esmu emocionāli un reaģēju diezgan ātri, un viņš nāk, tā kā viņš nāk, ja? Bez kontrolas nekāds, un pēc tam tu sāc kontrolēt. Pēc tam sāc kontrolēt, domā, nevajadzēja tā darīt. Tad šeit mēs mācāmies kontrolēt, ja? Piemēram, man šobrīd ejot pa ceļu nekaitina. Tur kaut kādas mašīnas, kuras tur šeit pīpina, jo šeit ir vienkārši ārprātā pīpina mašīnas uz ielām. Ja? Vienkārši pī, vienkārši tu iet un liekas, ka tu, ja, kamēr tu tiec cauri tai, tas ir kaut kāds 5 minūtes, bet tas pats man tracināja tā, kad es izgāju cauri, es biju vienkārši neapmierināta. Ja? Es tagad mierīgi eju cauri, un es vispār nedzirdu, ka viņas pīpina, tāpēc, ka es zinu, kā tikt ar to visu galā. Ja? Tā kā patiešām šie te vingrinājumi ir totāli spēcīga transformācija, mēs transformējam savu iekšējo pasauli, un pēc tam caur mūsu iekšējo pasauli tas viss atspoguļos, protams, uz āru, ja. Tā kā, jā. Es arī vairs nerājos pie stūres. Un tā kā es gribu rāties pie stūres, un Vācijā, jūs zināt, ir ātrgaitas ceļi, un tā kā man ļoti gribas norāties, tas lai tev šodien laba diena. Man arī ir laba diena. Nē, nopietni, es māku es vairs tā nemocionēju. Es arī, ka braucu pie stūres, tas ir vienkārši neiespējami nelamāties. Bet šīs treniņš kaut kā man disciplinēja. Viņš kolosāli palīdz, jā. Jā, viņš palīdz, jo domas materializējās, un tā, ka es esmu novēlējis labu dienu, ja, tad es tā, varbūt tev jāsteidz vairāk nekā man. Vajadzēja tev tomēr to pagriezienu parādīt, bet ir ok, viss kārtībā. Tieši tā. Un vēl kas ir būtiski svarīgs, kā par to, ka ar šiem te 10 dienām, kas mums ir šī te pamata apmācības, ar to nekas vēl nebeidzās, ar to tikai viss sākās. Tāpēc, ka cilvēkam vienmēr ir kur augt, un cilvēks praktiski patstāvīgi attīstās pa spirāli, ja? Un arī šeit mēs tālāk ejam uz intelekta klubu, tieši tāpat kā uz fitnesa klubu, un turpinām trenēties. Cik vien ilgi katrs cilvēks grib, jā, tas var būt visu viņu mūžu garumā, ja viņš grib un iet un trenēties kopā ar līdzīgi domājošiem, celt savu intelektu, celt savu apzinātības pakāpi, un praktiski mainīt savu dzīvi visās dzīves sfērās, burtiski visās dzīves sfērās. Starp citu, šodien šī metodika ir jau strādā vairāk nekā 70 pasaules valstīs. Es dzirdēju, manuprāt, ka es pēdējo prezentāciju dzirdēju, ka viņš teica 8, vēl vairāk, labi, nav svarīgi, viņiem ir ļoti daudzās pasaules valstīs. Tātad ir vairāk nekā 100 000 skolnieku, ko? Man liekas, ka bija pārpa 100. Man arī liekas, ka bija pārpa 100. Man arī liekas, ka es dzirdēju pārpa 100, jā. Skolnieki tātad ir vairāk nekā 100 000 visā pasaulē. 25 valodās ir šī metodika tiek pasniegta. Arī starp citu kurlmēmo valodā šī metodika tiek pasniegta, un patiesībā šīs asociācijas mērķis ir radīt sabiedrību ar apzinātiem cilvēkiem. Praktiski ļoti cēls mērķis, un
Es uzskatu, ka šis kurs ir jāiziet katram cilvēkam. Sevišķi šodien, kad mēs dzīvojam šajā pārmaiņu laikā, kad praktiski mainās pasaule, mainās vibrācijas, tiem, kas to saprot. Mēs pārējām jaunā līmenī. Un šī pārēja ir saistīta ar laušanu, apziņas laušanu, apziņas paplašināšanu, ar komforta laušanu, komforta zonas paplašināšanu. Tas viss, kas notiek pasaulē, tas ir grandios lūzums. Un šis lūzums iet caur problēmām un sāpēm. Viennozīmīgi, kad bērns dzimst, viņš arī dzimst sāpēs, vai ne? Šeit mēs arī dzimstam jauna sabiedrība, un, protams, kad šobrīd tas, kādi mēs cilvēki esam, kāda ir sabiedrība, visiem ir kaut kādas problēmas, visiem ir, labi neteikšu visiem, praktiski pārsvarā, tā pareizāk varētu teikt, lielākai daļai ir praktiski vecā dzīve iet prom, un kaut kas nāk vietā, un tu nesaproti, kas. Praktiski tu esi izsists no līdzsvara, tu nezini, ko man tagad tālāk darīt. Tā kā šeit šīs te apmācības palīdz sakārtot dzīvi, tieši pat vēl tiem vēl vairāk, kuri nezin, ko darīt arī, kuri vēlas iziet uz jaunu savas attīstības līmeni. Starp citu, šeit ir vieta ambicioziem cilvēkiem, tie, kas grib vairāk kaut ko no savas dzīves. Jo šeit mēs arī paceļam to savu apzinātības pakāpi. Šeit tu veidojies kā pārliecināta personība, praktiski tādiem cilvēkiem, kas jau ir praktiski šajā ceļā, varbūt jau sen iet šo tie pašizaugsmes ceļu, šeit viņš būs ļoti labs kā treneris. Ja viņš jau šo ceļu iet, viņš būs super labs kā treneris. Un vēl bez tam arī šeit var apgūt šo te treneru specialitāti, Ja tās darba vietas šodien zaudējās, tad šeit ir kurs, kur tiek trenēti cilvēki, kā reiz būt par treneriem. Kolosāla profesija, jo ļoti labi atalgot profesijas, starp citu. Daudz labāk atalgot nekā, teiksim, pedagogs, kurš, es arī pati esmu pedagogs, es ļoti labi zinu, cik atalgots ir pedagogs, Un tā kā šeit ir novērtēts šis pedagoģiskais darbs, praktiski mēs arī šobrīd esam tā kā treneris pedagogi, pēc būtības, bet pa lielam jau šeit nav nekas sarežģīts. Tie treniņi, ko mēs pasniedzam, viņi jau nav sarežģīti. To var iemācīties, jebkurš to var iemācīties. Tam nav jābūt kaut kādam super-puper, kaut kādam tur izcilam pedagogam, lai tu varētu šo te metodiku mācīt citiem cilvēkiem. Kā tu, Inga, skaties uz šo? Var, piemēram, nepedagogs pasniegt šo te metodiku? Absolūti, es taču neesmu pedagogs. Labi, tu neesi pedagogs. Es esmu mamma, es esmu Olme, kur palīdz cilvēkiem atkal atrast mērķis, iziet cilvēkiem no depresijām un tā tālāk. Un es atradu šo vietu un es saprotu, ka viņi ir efektīva un daudz efektīvāk par to, ko es esmu darījis pirms tam. Tieši tā. Un arī tiem cilvēkiem, kuri, piemēram, nezin, kā enerģijas trūkums, depresijas stāvoklis, pārliecības trūkums, kaut kāds baiļu stāvoklis vai piemēram, cilvēkam kaut kāds entuziasmas pietrūks. Daudz saka, man nav motivācijas. Te viņa pati par sevi viņa vienkārši pati par sevi parādās tā motivācija. Caur mūsu vingrinājumiem. Jo tas ir tā, kā tu tikko ieminējies par depresijām, un cilvēki pazaudē savus mērķus, it sevišķi, ja šīs depresijas ir bijušas ilgstošas, gan, necelāsim pandēmijas laiks un tā tālāk, bet arī, cilvēki pazaudējuši savus darba vietas, vienkārši nelaimīgi mīlestību. Vai vīrs pie kaimiņiem aizgājis. Varbūt, tā, piezemēsimies pat nedaudz, Un ir prieks redzēt, kā atkal sāk šprikstēt cilvēkiem acis, dzirksteļot, kā prieks atgriežās prieks, un cilvēks atcerās, man taču bija mērķi,
Viņš sāk skatīties, jā, tur varbūt kaut kādus savus vecos pierakstus, un viņš saka, ko tik saku? Es gribu vairāk. Ja? Saproti? Šitas te moments man ļoti patīk reāli šis moments mūsu apmācībās. Ja? Visā šai programmā, kad cilvēks izmainās pa pāris nedēļām. Super. Jā, kolosāli. Man tas arī ļoti patīk. Tāpēc, praktiski es jau uzskaitīju, sistēma ir vajadzīga visiem. Kā pedagoģiskā sistēma vispirms pieaugušajiem, lai mēs pēc tam īstenībā mācētu pareizi arī savus bērnus audzināt. Tāpēc, ka tā sistēma, kā šobrīd skolās audzina bērnus, tur ir ļoti daudz nepilnības un ļoti daudz, es nezinu vispār šodien kā, bet tā, ka mēs gājām skolā, tā, ka mēs ar tevi gājām skolā. Kā mums skolā mūs sodīja, mēs bijām kaut ko neizdarījām, mēs bijām tur kaut kādi visādos vārdos tikām apsaukāti, jā, praktiski noniecināti līdz zemē, jā. Un citu skolnieku priekšā tur kauninātu un viss kaut kādīgi. Ja? Tā ir tā pedagoģiskā sistēma, kas ir absolūti nepareiza. Absolūti nepareiza. To bērniem nedrīkst nekādā veidā šīs te īpašības. Kāpēc mums ir šie te mazvērtības kompleksi? Tieši no turienes. Tieši no turienes. Es nezinu, kā šodien ir skolās. Tāpēc, ka es tagad nezinu, kā skolās varbūt kaut kas ir mainījies. Bet praktiski, ja mēs gribam mainīt sabiedrību, mums no sākuma lieliem pieaugušajiem ir jāmaina šī pedagoģiskā, pieaugušo humānā pedagoģikā, viņi praktiski arī tiek saukti, ja? Lai mēs varam savos bērnos jau pareizi audzināt bērnus, kā bērnus ir jāaudzina ar mīlestību. Un tur nedrīkst būt nekādi nosodījumi. Ja viņiem skolā ir divnieki, tad viņam ir jāpasaka, nekas, tev varbūt tāds priekšmets labāk padodās. Un vispār pedagoģiskā sistēma mums šobrīd ir nepareiza. Tāpēc mēs šobrīd to visu, mēs esam tie caurmlauži un šīs asociācijas mērķi un misija. Misija patiešām ir šo te pasauli atveseļot. Atveseļot, jo sabiedrība šobrīd ir totāli slima, mentāli slima. Tātad mūsu mērķis ir cilvēkus atbrīvot no šīs te slimības, ja viņš ir gatavs, tad viņš var mums rakstīt, viņš var mums zvanīt un droši nākt uz šīm te apmācībām, un mēs pilnīgi garantējam. Un ja, piemēram, šis cilvēks reāli šajās 10 dienās neko nemaina, nekas viņam neuzlabojās, tad viņam tiek 100% garantēta nauda atpakaļ. Tā kā droši rakstiet, un mēs jūs gaidām savā pulciņā. Tev viņi ir vēl kas sakā? Laikam gaidīt. Nē, es domāju, ka mēs ar tevi apmēram esam izstāstījuši, jo mēs to programmu esam izlaiduši caur sevi un izstāstījām diezgan emocionāli. Es domāju, ka mēs varam arī beigt. Uz tikšanos gaidām jūs savā pulciņā, un gan jau, ka mēs atkal nāksim kādā laiviņā, un sekojiet, ja jums ir interesi, un uz tikšanos, atā. Atā.